Labrīt, labdien! Te atkal Rebātika redaktore Sanita un Rebātika pētnieciskā žurnāliste Inese Braža un atkal podkāsts Aizkulises, jo mums ir jauns pētījums, par ko mēs gribam jums pastāstīt. Un, Inese, es sākšu ar to, kas bija mans dienas prieks. Kāds? Iznāk tos pētījums, un pirmais komentārs, ko es ieraugu, ir, kāpēc tieši tagad, kad Gulbenes un Balvu slimnīcām ir tik grūts posms, šis tiek publicēts. Tā kā mums ir jauna sazvērstība teorija, ka tieši tagad, droši vien, lai tu palīdzētu šo slimnīcu slēgšanai, viņas ir šis pētījums publicēts, bet varbūt tu varētu padalīties ar patiesību, tad kāpēc tieši tagad? Jo man liekas, es pirmoreiz par viņu dzirdēju pirms gada augustā. Jā, es nezināju, ka Balvu un Gulbenes slimnīca ir grūtības šobrīd, tā ir sakritība, bet pētījuma ideja vispār tapa pagājušā gada augustā, kad pētniecisko žurnālistu konferencē, kur sarunājās par dažādām tēmām, ko katrs ir dzirdējis, kādas starptautiskās sadarbības varētu veidot. Nu, tad šī bija viena no tēmām, kura tobrīd dzima, tikai idejas līmenī, un tad jau vēlāk arī sāka strādāt pie tā. Mēs pieslēdzāmies, manuprāt, maija beigās. Kāpēc tieši tagad? Nu, tāpēc, ka tagad mēs dabējām visu informāciju un nopublicējām un varējām pabeigt. Būtu pabeiguši ātrāk vai vēlāk, tad tas būtu citā laikā. Nu, tur tas viss tās sākās ar to, ka mūsu Norvēģijas kolēģis bija ārkārtīgi dedzīgs, un Norvēģijā un man liekas arī Zviedrijā pareizi. Viņam bija ļoti pieejama informācija par ārstiem, kuri ir zaudējuši certifikātus un turpina strādāt savās valstīs. Un tas Norvēģu kolēģis bija ļoti iededzies, un viņš ļoti gribēja tos datus vākt, un mēs sākumā teicām, nē, mums nav laika, mums vēlēšanas, mums galīgi nav laika, bet tad mēs pieslēdzāmies, un rezultātā ir, Ines, kas rezultātā ir tapis? Rezultātā mēs jau sākumā nemaz nezinājām, vai vispār mēs būsim daļa no šī pētījuma, jo mums nebija datu, mēs nezinājām, vai mēs kaut ko atradīsim. Un rezultātā mēs atradām divas ārstes, kurām Somijā ir atņemtas tiesības praktizēt medicīnu, bet viņas Latvijā turpina to darīt. Un tas viss pētījums jau arī ir, mēs vairāk nekā 100 ārstus Eiropā atradām, kuriem ir atņemtas tiesības praktizēt vienā valstī par nopietniem pārkāpumiem, ko es gribu uzsvērt. Tas nav tā kā tur bija kaut kādas problēmas vai sazvērestība vai, kā viena ārste teica, politiska atriebība, vēl kaut kas, tur ir nopietni pārkāpumi, atņem vienā valstī, viņa aizbrauc uz citu un turpina strādāt. Nu, un mēs divas šādas atradām arī Latvijā, pieļauju, ka ir vairāk. Kāpēc tu pieļauji, ka ir vairāk? Tāpēc, ka tā datu bāze, ko mēs izveidojam, skaidrs, ka mums vajadzēja izveidot datu bāzi šim pētījumam, lai saprastu, kā mēs to darījām ļoti vienkārši. Katrs valsts žurnālists mēģināja dabūt divus datus. Viens, visi ārsti, kas šobrīd ir certificēti, tātad aktīvi strādā, un otrs ārsti, kuriem ir anulētas vai apturēti certifikāti. Nu, to datu pieejamība bija, kā bija vienā valstī, bija vieglāk dabūt, citā grūtāk. Visgrūtāk bija tieši ar šīm apturētajām un anulētajām licencēm. Arī Latvijā mums negāja viegli. 3 mēnešus prasīja, pirms mēs dabūjām šo sarakstu ar 12 cilvēkiem. 3 mēnešus. Sākumā Veselības inspekcija teica, ka mēs nedrīkstam izsniegt, tāpēc, ka likumdevējs nav paredzējis publiskot, bet tad mēs apstrīdējām, ņemot vērā, ka tas nenozīmē, ka nav paredzējis, ka tas ir aizliegts. Nu, un tad šī visa ņemšanās un citas valsts, mēs dabūjām beigās, bet citas valstis tā arī nedabūja citu valstu žurnālisti, un tāpēc tā datubāze ir nepilnīga. Tas ir viens, tāpēc mēs nevaram apgalvot, ka tie ir visi ārsti, kurus mēs esam atraduši, ka tie ir visi. Otrs ir tas, ka datubāze, viņa tā ir tāda, kurā mēs salikām šos datus, bet mēs varējām, tā kā datu ir ļoti daudz, nevarēja iziet cauri katram ierakstam. Tur ir tūkstošiem, desmitiem, simtiem tūkstoši ierakstu, un varējām redzēt tikai tos, kur sakrīt rakstība. Nu, proti, ja Tatjana Ribakova, kas ir viena no ārstēm, Latvijā ir rakstīts kā Tatjana Ribakova, un Somijā būtu cita rakstība, vārda atveida, tad mēs viņu neatrastu. Bet mums paveicās, ka sakrita tieši vārda rakstība. Ārsti ir mainījuši uzvārdus, mainījuši vārdus, arī tādas situācijas ir bijušas. Un ja šī rakstība nesakrīt datubāzē, tad mēs to neredzam. Un man jāpiebilst, ka mēs parasti Rebātikā mēģinam darīt lietas, kas būtu labas arī pārējiem nozarē, un Latvijas iedzīvotājiem, nevis vienkārši mēs gribam kaut ko dabūt, un tāpēc mēs par tiem datiem tur kasamies. Bet šī pētījuma vairs nevienam nevar atteikt informāciju par ārstiem, kam ir atņemta vai anulēta licence, jo mēs arvien vairāk redzam,
ka Latvijā tā ir nopietna problēma. Latvijas ārstu biedrības licencēšanas sistēma ir nopietna problēma. Un ko parāda kaut vai tas, ka Ines, kā viņa pieminēja, mums ir dati no 2006. gada pareizi. No 2010. gada līdz 2025. mums ir cik cilvēki mums ir ar apturētām 12. un atņemtām? 12. Nu, iedomājieties, tas ir mazāk par vienu ārstu gadā, ņemot vērā, kā cilvēki sūdzas par veselības aprūpas kvalitāti, tas vienkārši nav nopietni. Un tā pašā laikā mēs redzam, ka, piemēram, ārsts Viškers, ko mēs pieķērām, uzmācamies pacientēm, turpina strādāt, jo viņam licence ir uz brīdi apturēta, un nekas īsti nav beidzies, tāpēc, ka tas ir apstrīdāts tiesā, un ārstu biedrība pat neko uz priekšu nevirza. Šī garā atkāpe ir vajadzīga, lai es pateiktu, ka pēc šī pētījuma vairs nevar atteikt cilvēkiem, ne žurnālistiem, ne parastiem cilvēkiem informāciju par ārstiem. Un tāpēc, man liekas, tas ir viens ļoti liels ieguvums no šī visa, un paldies Veselības ministrijai, ka viņi atcēla Veselības inspekcijas lēmumu, un ka mums nebija jāiet uz tiesu, jo tas aizņemtu vēl vismaz 3-6 mēnešus, kā minimums, un tad Gulbens un Blauvas slimnīcas aizstāv varētu teikt, bet kāpēc tagad? Nu, tāpēc tagad. Jā, un man vienkārši arī šķiet, ko es redzu ļoti daudz strādājot ar iestādēm pēdējā laikā, ka visi visu cenšas paslaucīt zem GDPR, ka nē, tie personas dati mēs nevaram izsniegt, bet šeit ir pacientu tiesības apdraudēts, un tas, ko arī Veselības ministrija lēma, ka pacientu tiesības šajā jautājumā prevalē par šo personu tiesībām būt kaut kādu neredzamām, es nezinu, vai nepubliskot šo informāciju. Un nedaudz kaitina, ka iestādes visu laiku, man šķiet, ka es pēdējo gadu laikā esmu kaut kāds 10 atteikumus saņēmusi balstoties GDPR, un tad pārsūdzējus, un tad tomēr var šos datus dabūt. Bet pirmā reakcija no visām iestādēm ir, mēs nedosim. Klausītāji un skatītāji saprašanai GDPR ir Eiropas Savienības datu aizsardzības regula. Tas vienkārši profesionālais žargons ir. Viņi tā sauc. Bet labi, skaidrs, tātad viena lieta ir, ka tagad ir pieejami dati par ārstiem ar apturētām un atņemtām licencēm. Kas vēl ir šī pētījuma rezultāts? Kas būs ar tām divām, ko jūs atradāt ar saviem kolēģiem kopā? Labs jautājums. Man šobrīd grūti spriest, kas būs ar šīm divām, jo Latvijas ārstu biedrība nezināja šo informāciju pirms es neaizsūtīju kopā ar kolēģi viņiem. Veselības inspekcija saka, mēs neko darīt nevaram, tāpēc, ka mums nav pacientu sūdzību, mēs preventīvi neko darīt nevaram, pat ja mums ir šie dati no Somiem, kur ir atzinums, ka viņas nav drošas pacientiem, mēs varam tikai pārbaudīt sūdzības. Veselības ministrs atkal solēja skaidro, ko viņš vispār var juridiski darīt, ko viņam likums atļauj, rakstīšot visām iestādēm un lūkšot, lai pārbauda. Nu, un Latvijas ārstu biedrība lemšot novembra sākumā, nākamnedēļ sekosim līdzi. Viņi nevarēja solīt, ka viņi veiks kaut kādas pārbaudes, bet viņi teica, ka būs sēde un tad domāšot, ko darīt. Nu jā, un man tas viens jautājums, ka tas viss pētījums risinājās tā laikā, bet kā tas ir iespējams, ka to vienā valstī mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, vienā valstī aizliegts, kā var būt, ka otra to nezina? Tu zini tagad, kāpēc otra to nezina? Katrā valstī tā situācija atšķiras, bet es zinu par Latviju, kāpēc Latvijā nezināju, un tas īstenībā bija tāda sakritības rezultāts, kā es to uzzināju. Nu, proti ir šī iekšējā tirgus sistēma, ko sauc par IMI saīsināti, kur no 16. gada valstis ziņo sūta brīdinājumus, ja vienā valstī atņem licenci vai certifikātu vai ir kaut kāda nopietna pārkāpuma par ārstiem, tad viņi ziņo, un tad visām valstīm būtu jāsaņem. Un es sākumā noskaidroju, kas ir atbildīgā iestāde Latvijā, kas saņem brīdinājumus, un tā ir ārstu biedrība. Man šķita, tad esmu atradusi kaut kādā ziņā vainīgos, kurš neizkontrolē, kurš nepaskatījās šos ziņojumus. Un tad es gāju pie ārstu biedrības uz interviju, runājos ar viņiem, un man viņu pārstāvi saka, bet mēs tagad pirms intervijas mēģinājām atrast šo informāciju par ārstiem, bet mēs vispār vecu informāciju tur neredzam, mēs redzam tikai no 21. gada. Un es sēdēju tādu apmulsu, es saku, tā nevar būt, ka jūs redzat no 21. gada, tāpēc, ka no 16. gada ir šī brīdinājuma sistēma. Un brīdinājuma sistēma visās valstīs tika ieviest vienlaikus. Un viņi saka, nezinu, mēs pārbaudījām, mēs neko neredzam. Kāpēc tā, es nezinu. Proti, viņi nesaprot, kāpēc viņi neredz neko vecāku. Un es gāju mājās, un man kaut kā aizķērās tad 21. gads, kā tā varētu būt. Un tad es rakstīju ekonomikas ministrijai, savukārt, kas ir nacionālais koordinators par šo IMI sistēmu Latvijā. Un es prasu, tā varētu būt, ka viņi redz tikai no 21. gada, jo izklausās dīvaini. Pagāja diena, ekonomikas ministrija man raksta, jā,
tā ir, tāpēc, ka Latvijas ārstu biedrību sistēmai pieslēdza tikai 21. gadā. Un, attiecīgi, viņi redz no tā posma laika, no kura viņus pieslēdza. Tad es sāku domāt, ok, un tā kā no 16. gada ir sistēma, kas notika šos 5 gadus līdz 21. gadam, to redzēja Akadēmiskās izglītības centrs, iestāde, kas principā pārbauda ārzemju diplomas Latvijā. Un es saku, labi, tātad par ārstiem redzēju šīs Akadēmiskās informācijas centrs, tātad viņi noteikti pārsūtīja ārstu biedrību. Nevar būt, ka 5 gadus neviens neredzēja šo ziņojumus. Es zvanu Akadēmiskās informācijas centram, es saku, kas notika šajos 5 gados, ko jūs darījāt ar tiem ārstu brīdinājumiem? Tas bija arī laika posms, kurā šīm 2 ārstēm, par kurām mēs rakstījām, atņēma tiesības praktizēt Somijā. Es saku, jūs pārsūtījāt Latvijas ārstu biedrību? Viņi saka, īsti nē, mēs nepārsūtījām. Es saku, kāpēc? Tāpēc, ka mums sistēmā tādas iespējas nebija, tur tā nevar pārsūtīt. Es saku, ēpastu aizsūtīt. Nē, tādu informāciju ēpastos nedrīkst sūtīt. Un tas bija brīdis, kurā izdrukāt un ierakstītā vēstulē aizsūtīt. Vai pasta valodu izsaukt arī varbūt ir iespēja. Jā, un tas bija brīdis, kurā es sapratu, ka 5 gadus šo informāciju vienkārši ignorēja. Tā nekur nenonāca. Un tagad ekonomikas ministrija tagad uzrakstīja Eiropas komisijai, lūdza ārstu biedrību pieslēgt arī vecākiem datiem, un tad viņi pieslēdz. Bet tas notika šī raksta tapšanas laikā. Ja es to varbūt nebūtu atklājis, tas tā arī nebūtu noticis. Vienreizē, viena raksta tapšanas laikā mēs tiekam pie tā, ka cilvēki var dabūt informāciju par ārstiem, kuriem ir atņemts licences, tad izrādās, ka viņi tagad var dabūt arī atpakaļ gaitā informāciju par ārstu pārkāpumiem citās valstīs, kas tur jau ir bijusi. Tu negribi man ar vēl kaut ko pārsteigt šī visa sakarā? Bet tā ir īstenībā tāda formalitāte. Pirmkārt, man bija arī jautājums ārstu biedrību, ko darīja. Jūs zināt, ka jums 5 gadus nav pieeja brīdinājumiem, un jūs vienkārši neko nedarat? Varbūt viņi nezināja, ka tāda brīdinājuma ir. Tā nevar būt. Tad tas ir vēl absurdāk, jo mums ir MK noteikumos noteikts, ka ir šī brīdinājuma sistēma un ka ar to ir jāstrādā Latvijā. Tas ir tā neprofesionalitāte, kā tu vari nezināt, kas notiek Eiropas Savienībā. Labi, bet viņi nezināja. Otra lieta, un tad man radās jautājums, vai tad vispār kaut kas būtu noticis, ja viņi būtu zinājuši, un īstenībā atbildi ir, man šķiet, ka nē. Tāpēc, ka es ārstu biedrības pārstāvēju prasīju, kā jūs tagad pārbaudat, tāpēc, ka no 21. gada tomēr jums ir pieejami dati, un tad 4-5 gadus jūs varat pārbaudīt. Un viņi to nedara. Viņi to dara tikai gadījumā, kad, ja ārsts ir atbraucis no ārzemēm, viņš tur ir bijis ilgu laiku posmu, viņiem ir informācija, ka viņš ir bijis ārzemēs, un tad viņi certificēja, kas notiek reiz 5 gados, tad viņi pārbauda. Par šīm ārstēm viņi visdrīzāk nepārbaudīja, tāpēc, ka viņas bija īsu laika posmu prom. Un atbrauc atpakaļ un nepateica pašas, ka viņas ir bijušas prom. Bet tas ir tik Visus ārstus, ko certificē, viņi nepārbauda, jo esot ļoti daudz ārstu, un viņiem nav resursu. Tikai tos, bet tad varbūt tiešām veselības ministrijai nevis jāraksta vēstules, lūdzot kaut ko darīt, bet jāķerās, viņiem ir daudz ko reformēt, bet jāķerās pie tā, kā Latvijā izsniedz ārstu licences, kā viņas aptur, kā viņas var apstrīdēt, jo, piemēram, ja tu ej strādāt uz skolu, man liekas, tā likumsakarīgi, ka izlaiž cauri iekšlietu ministrijas informācijas centram, vai tev ir vai tā nav sodāmība. Tas tāpat, kā mēs meklējam uzņēmumu īpašnieks, ierakst datu bāzē un apskaties, kas tas tāds ir. Un, ja tas nav iespējams, tad pacientu labā tomēr to būtu jādara. No man viedokļa ir absurdi. Tagad mums ir, pateicoties žurnālistiem, mēs esam uzzinājuši, kad ir tāda sistēma, Latvijā viņi tagad arī tā kā ar atpakaļ gaitu pieslēdzam vēl tam visam. Īsti nezinām, ko darīt ar to visu, un galā tur pacients tāds, ko man darīt? Tas vispār arī bija jautājums, ar ko es noslēdzu sarunu ar Latvijas ārstu biedrības pārstāvis. Viņai jautāja, ņemot vērā visu to, ko mēs esam izrunājuši, un ka 5 gadus ir ignorēta sistēma, un ka jūs īsti arī nepārbaudat tagad visus ārstus tajā sistēmā. Es kā pacients varu justies droši, jo man kā pacientam nav pieeja šai sistēmai. Ir tikai Latvijas ārstu biedrībai brīdinājumiem pieeja. Un es paļaujos, ka kompetentās iestādes pārbauda, vai ne, kad es eju pie ārsta. Un tad viņai kaut kā laikam nepatika īsti šis jautājums. Viņa teica, ka jā, var justies droši, un tad viņa sāka tur tādu demagoģiju aizgāja. Bet vai tad vispār var uz ielas justies droši, jo tur var mašīnu notriekt, un vai tad policija strādā pietiekami labi. Tur aizgāja tādā demagoģijā, kas vispār ir drošība, kas man likās absurdi, bet tā bija. Bet tas, ko es gribu teikt, ka
ne tikai Latvijai šī problēma ar sistēmu. Sistēma vispār ir sarežģīta un kritikai par to ir pamats. Arī starptautiskie kolēģi identificēja ļoti daudz gadījumu savās valstīs, kur ir bijušas līdzīgas situācijas un vēl trakākas. Un ir valstis, kur vispār nekad nepārbauda brīdinājumu šajās sistēmās, ir valstis, kuras nesūta brīdinājumus, un Eiropas komisija tagad pēc šīm publikācijām sola, ka mēģinās skatīties, kā varētu to sistēmu padarīt vieglāk. Jo sistēmā nāk ļoti daudz ziņojumi. E-pasts, ko saņem pa ziņojumu sistēmā, viņš ir nepilnīgs, tur ir ļoti maz informācijas, tev jāiet sistēmā, jāpārbauda katrs, un tas ir darbs, protams. Man grūti objektīvi spriest, cik liels, jo man nav pieeja šai sistēmai, mēs tikai redzējām, mums pāris eksperti parādīja, kā tas notiek, bet, cerēsim, ka arī Eiropas līmenī mainīsies kaut kas. Jo patiesībā kolēģiem daudziem tie gadījumi bija nevis absurdi, bet briesmīgi, es teiktu tā, mums divas ārstas arī. Šie gadījumi nav kaut kā mazāki, viņi joprojām ir nopietni, jo Somu iestādes ļoti skrupulozi pārbaudīja viņus un lēma, ka viņas nav droši pacientiem. Vēl šorīt pārlasīju, kādi atklājumi bija kolēģiem. Piemēram, Lielbritānijā kolēģis atklāja, ka ir ārsts, kurš tas ir plastiskais ķirurgs. Sieviete pie viņa iet, un viņa saka, es gribu izņemt implantus, bet es negribu likt jaunus vietā. Šie ir tā kā jau palikuši veci, es gribu operācijas, gribu izņemt implantus, negribu likt jaunus. Viņa pamācas pēc operācijas, viņš ir ielicis viņai jaunus, jo tā smukāk izskatīšoties. Un, protams, viņam ir atņemta licence, ko viņš atbrauc uz Spāniju un tagad turpina strādāt. Un tad tur ir vēl kaut kādi ārsti, kas ir veikuši ortopēdiskas operācijas, par kuriem viņi nedrīkstēja tās veikt, viņiem nav tādu zināšanu, tur vienam pacientam pēc tam nācās amputēt kāju, tur seksuāla uzmākšanās, tur tās situācijas ir tiešām briesmīgas, un šie ārsti viņiem vienā valstī atņem licenci, daži ir notiesēti atsēdējuši cietumā, aizbrauc uz citu un mierīgi turpina strādāt, jo šī informācija, lai gan it kā teorētiski tiek apmainīta, ir šajā sistēmā ziņojumi, bet valstis netiek galā ar tiem ziņojumiem. Vai arī negrib tikt galā, man grūti spriest. Jūs vēl kaut ko darīsiet šajā pētījumā vai ir finito? Es domāju, ka noteikti darīsim. Vismaz, es runāju ar kolēģiem, viens ir tas, ka šo datubāzi varētu uztaisīt pārredzamāku, ka redz ne tikai, ja vārds sakrīt 100%, bet arī ar kaut kādu procentuālāku ar AI varbūt varētu atrasināt, ka dažādās rakstībās var atrast. Tas ir viens otrs. Protams, sekojam līdzi, ko darīs katrā valstī. Norvēģijā, piemēram, ir tiešām ļoti asa reakcija. Tur ir 28 izmeklēšanas sāktas. Jau vairākiem ārstiem ir apturēti certifikāti. Vairākiem ārstiem ir paziņots. Cits klimats. Jā, bet mēs sekojam līdz, kas notiks, un kas notiks arī Eiropas līmenī, jo Eiropas komisija sola kaut ko darīt. Eiropas parlamentā ir arī pacelt šis jautājums. Es domāju, ka bez ievērības neatstāsim, un es apģibos arī šeit Latvijā turpināt sekot līdzi, jo novembra sākumā ir Latvijas ārstu biedrībā sēde ar LTV žurnālistu, ar kuru kopā mēs pie šī strādājām, iesim pēc sēdes runāt ar atbildīgajiem, ko tad viņi grasās darīt. Man nav liela cerība, ka kaut kas notiks, bet varbūt cerība mirst pēdējā. Cerība un pacients mirst pēdējie šajā gadījumā. Tā kā paldies visiem par to, ka noklausījāties mūsu runas līdz galam, kā top starptautiski pētījumi. Pēdējā lieta, ko es vēlos pateikt no sevis kā no redaktoras, jūs noteikti redzat ik laikam, ka mēs sakam, ja jūs gribat mūs atbalstīt, tad jūs varat to katru mēnesi izdarīt. Tur arī tā nauda paliek, jo, piemēram, tie dati jau no Somijas, viņi jau nav pa brīvu, tur ir jāmaksā par datu izsniegšanu un tādām lietām. Tā kā, ja jums patīk tas darbs, tad turpiniet to darīt un mierīgi variet man paprasīt šajā pētījumā, vai jūs izmantojāt kaut ko no ziedotāja naudas, jo, piemēram, šis konkrētais bija 100% pilnīgi, tur nav nekāda ne ārzem granta, ne kaut kāda bagāta onkuļa, ne farmācijas, nekā. Tur esat jūs vienā pusē un mēs otrā pusē. Jo citur mums ir farmācija, ja? Nē, mums nav farmācijas vispār. Mums nav vispār. Mums ir tiešām ir mēs un jūs un neviens cits. Tā kā paldies. Čau, Inese. Čau.